Dievs ir mūsu cerība, Tēvs tās no briesmām glābīs, kad tie bija tumsībā. Vēlna varai nav tos ļaujis, dziediet, skandiniet no tā, Dievs mūs neatstās nekad. Zeme ir pilna kungs tavas godības. Māci man savus likumus, māci man visu pareizi saprast un atzīt, jo es ticu taviem vārdiem. Es maldījos, pirms kļuvu pārbaudīts, bet tagad es ticu uz tavu vārdu, jo tu esi labs un dari labu. Visi, ko vada Dieva gars, ir Dieva bērni, un gara auglis ir mīlestība, prieks, miers un pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība un atturība. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam. Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs, no mūžības uz mūžību. Amen. Ja sakām, ka mums nav grēka, mēs maldinām paši sevi un patiesības nav mūsos. Bet ja mēs atzīstamies savos grēkos, tad Dievs ir uzticams un taisns, ka Viņš Kristus dēļ mums piedod visus mūsu grēkus un attīra mūs no katras vainas. Un paļāvībā uz Dieva vārdiem, uz Viņa apsolījumiem Kristū Jēzū, tad izsūdzēsim savus grēkus Dieva priekšā, lai saņemtu grēku piedošanu Jēzus vārdā. Lūksim. Visu spēcīgais Dievs, sirds žēlīgais Tēvs, es, nabaga grēcinieks, Tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos, un ar ko gan esmu pelnījis Tavas dusmas un sodu laikā un mūžībā. Bet es tos no sirds nožēloju, un tie man gauži sāp. Un es Tevi lūdzu, Tavas lielās apžēlošanās un Tava mīļā dēla, Jēzus Kristus, mana pestītāja, rūgto ciešanu un nāves dēļ. Esi man grēciniekam žēlīgs, piedod man visus manus grēkus un dod man sava svētā gara spēku, kā varu atgriezties. Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs apžēlojies. Ja nu šī ir tava patiesa grēku sūdzēšana un lūkšana, tad atbildi sacīdams jā. Kad jūs savus grēkus nožēlodami, ticībā paļaujaties mūsu pestītāja, Jēzus Kristus krusta nopelnu un no saviem grēkiem gribat atstāties un Dieva svētajam prātam paklausīt, tad uz tādu jūsu grēku sūdzēšanu un lūkšanu, kā aicināts un iecelts Dieva vārda kalps, es jums pasludinu Dieva žēlastību un apliecina pēc Kunga Kristus pavēles, ka visi jūsu grēki ir jums piedoti, Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. Gods Dievam augstībā, Dievam ir gods par Viņa žēlastību, vairs negaida mūs bargais sots, bet
tava mīlestība, no Dieva mīros mums labs prāts, jo visur miers tiek sludināts, un naidam nav vairs varas. Tas Kungs ar jums! Lūgsim Dievu! Dievs Kungs, debesu Tēvs, mēs Tevi lūdzam, valdi mūs ar savu svēto garu, ka Tavus vārdus no visas sirds klausāmies un uzņemam, un tā svēti paliekam. Uz Jēzu Kristu, Tavu dēlu, vienīgi paļaujamies un savu cerību uz viņu liekam. Pēc Taviem vārdiem dzīvojam, sargāmies no visas apgrēcības, kamēr mūžīgi svēti būsim. Caur Tavu mīļo dēlu, Jēzu Kristu mūsu Kungu. Āmen! Klausies, draudz, Dieva vārdu lasījumus vispirms, kā tie rakstīti ir pravieša Ezekiela grāmatā 34. nodaļā. Tik tiešām, ka es dzīvoju, saka Dievs tas Kungs, tāpēc, ka manas avis kritušas laupītājiem par guvumu un lauku zvēriem par barību, jo tām nebija gana, un mani gani nerūpējās par manām avīm. Tie ganīja paši sevi, bet neganīja manas avis. Tāpēc jūs gani uzklausājiet tā kunga vārdu. Tā saka Dievs tas Kungs, es celšos pret šiem ganiem, es atprasīšu savas avis no viņu rokas un izbeigšu viņa gana amatu, lai tie negana paši sevi. Es atraušu savas avis viņu mutē, lai tās no viņiem vairāk par barību, jo tā saka Dievs tas Kungs. Reiz es pats tagad rūpēšos par savām avīm un gādāšu par tām. Kā gans rūpējas par savu ganāmo pulku, tiklīdz kā dažas no viņa avīm atšķīrušās no pārējā bara, tā es rūpēšos par savām avīm un centīšos dabūt tās atpakaļ no visām tām vietām, kur tās bija izklīdinātas, apmākušās un tumšās dienās. Es tās izvedīšu ārā no tautām un salasīšu tās pa dažādām zemēm, un aizvedīšu tās atpakaļ viņu pašu zemē, un tās ganīšu Izraēla kalnos un lejās, un visos apdzīvotos zemes novados. Es tās ganīšu labās ganībās. Izraēla augstajos kalnos būs viņu ganāmās vietas. Tur tās atdusēsies jauko nokaļņu aplokos, un tur tām būs treknas ganības Izraēla kalnos. Es pats būšu savu avju gans, un es pats tās saguldīšu, saka Dievs tas Kungs. Novaldījušās es uzmeklēšu, noklīdušās es salasīšu un atgādāšu atpakaļ. Ievainotās pārsiešu un slimās dziedināšu, taukās un stiprās es izdeldēšu. Es ganīšu tās pēc taisnības. Āmen! Āmen! Un dievvvārdu lasījums no apustuļa Pētera 2. vēstules 3. nodaļas. Pa priekš ievērojiet to, ka pēdējās dienās nāks nikni smējēji, kuri dzīvos savās pašu kārībās un sacīs, kur paliek viņa apsolītā atnākšana. No tā laika sākot, kad tēvi iegāja mierā, viss paliek tā, kā bija no radīšanas sākuma. Tiem, kas to apgalvo, paliek apslēpts, ka vecos laikos debesis un zeme ir cēlušās Dieva vārda spēkā no ūdens un ar ūdeni. Tāpēc arī toreizējā pasaule gāja bojā ūdens plūdos, bet tagadējās debesis un tagadējos zemi glabā un uztur tas pats vārds ugunī un bezdīvīgo cilvēku tiesas un pazušanas dienai. Bet to vien turiet vērā, mīļie, ka viena diena tam kungam ir kā 1000 gadi un 1000 gadi kā viena diena. Tas kungs nevilcina savu apsolījumu, kā dažiem tas šķiet, bet ir pacietīgs ar jums, negribēdams, ka kādi pazustu, bet ka visi nāktu pie atgriešanās. Bet tā kunga diena nāks kā zaglis,
Tanī debesis ar lielu trūksni zudīs un pasaules pamati degdami izjuks, un zeme un viss, kas uz tās radīts. Kad nu viss tas tā iznīks, cik stipriem tad jums jābūt svētā dzīvē un dievbijībā, gaidot un pasteidzinot Dieva dienas atnākšanu, kuras dēļ debesis ugunīs sadegs un pasaules pamata karstumā izkusīs. Bet mēs gaidām pēc viņa apsolījumu jaunas debesis un jaunu zemi, kur taisnība mājo. Tādēļ, mīļie, to gaidīdami centieties, ka viņš jūs atrod ar mieru sirdī, neaptraipītus un nevainojumus, un uzskatiet mūsu Kunga pacietību kā glābšanai dotu. Kā jau arī mūsu mīļais brālis Pāvils jums ir rakstījis pēc viņam dotās gudrības. Tā viņš runā par šīm lietām visās vēstulēs, kurās ir kas grūti saprotams, ko nemācītie un nenostiprinātie ļaudis sagroza, tāpat kā arī citus rakstus sev par pazušanu. Tad nu jūs, mīļie, to jau zinādami, sargieties, ka maldu līdzi aizrauti nezaudējiet savu stipro pamatu, bet audziet mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus žēlastībā un atziņā. Viņam lai ir gods tagad un līdz mūžības dienai. Āmen, aleluja! 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 Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Šodien uzklausīsim un pārdomāsim Dieva vārdus no Lūkas evaņģēlija 15. nodaļas, sākot ar 1. pantu. Daudzi muitnieki un grēcinieki pulcējās ap viņu, lai viņu dzirdētu. Farizēji un rakstu mācītāji kurnēja: šis pieņem grēciniekus un kopā ar tiem ēd. Bet viņš tiem sāka stāstīt līdzību. Kurš cilvēks no jums, kam ir 100 avju, vienu pazaudējis, neatstāja tās 99 tuksnesī un nedodas pakaļ pazudušajai, līdz to atrod? Un atradis savi, viņš to ceļ uz saviem pleciem priecādamies un pārnācis mājās sasauc draugus un kaimiņus un tiem saka:
Priecājieties līdz ar mani, jo es savu pazudušo avi esmu atradis. Es jums saku, tāpat arī debesīs būs lielāks prieks par vienu atgriezušos grēcinieku, nekā par 99 taisnajiem, kuriem atgriešanās nav vajadzīga. Vai arī kāda sieviete, kurai pieder 10 drahmas, ja tā vienu pazaudē, vai viņa neiededz lukturi un neizmēž māju un rūpīgi nemeklē, līdz to atrod? Atradusi to, viņa sasauc draudzenes un kaimiņus un saka: priecājieties līdz ar mani, jo esmu atradusi drahmu, ko biju pazaudējusi. Es jums saku, tāpat ir prieks Dieva eņģeļiem par vienu atgriezušos grēcinieku. Āmen. Lūksim Dievu. Debes Tēvs, mēs Tev lūdzamies, sūti Svēto garu, lai Viņš mūsu sirdīs sagatavo un atver Tavam svētajam vārdam. Mēs to varam satvert, ticēt, un ka tas nes augļus mūžīgai dzīvei un Kristum mūžīgu godu. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Farizēji un rakstu mācītāji bija tie, kas zināja Dieva baušļus, un viņi labi prata noteikt, kurš cilvēks grēko pret Dievu vai kurš dzīvo taisnu dzīvi. Viņi arī, protams, zināja, ka Dievs pieņem grēciniekus. Atcerēsimies, ka viņi zināja svētos rakstus. Dievs pieņem grēciniekus, ja tie atgriežas no saviem grēkiem un grib dzīvot taisnīgu dzīvi, meklē Dievu. Pravietis Ezekiels 18. nodaļā mēs lasām viņa vārdus, ko Dievs caur viņu runā. Kad taisnais nogriežas no savas taisnības un dara ļaunu, tā tas mirs. Tam jāmirst tā ļaunuma dēļ, ko viņš darījis. Bet ja bezdievis atgriežas no savas bezdievības, ko viņš darījis, un dara patiesību un taisnību, tas paturēs savu dvēseli dzīvi. Kad viņš pārliecināsies un atgriezīsies no visiem saviem pārkāpumiem, ko viņš darīs, tad viņš dzīvos, viņam nav jāmirst. Tad, ievērojot farizēju un rakstu mācītāji, ļoti labi zināja, ka Dievs ir apsolījis žēlastību grēciniekiem, bet nosacījums ir atgriezties no savas bezdievības. Tātad vai nu tu esi ateists, vai nu tu esi kāds agnostiķis, kas nezina, vai Dievs ir vai nav. Tātad izvēlies palikt neziņā, nevis meklēt, vai viņš ir vai nav. Vai tu pielūdz kādu selkus, vai ko tu dari, bet kad tu atgriezies no šādas savas bezdievības. Jā, un atgriezies arī no dzīves, ka tu dzīvo it kā Dieva nebūtu, kaut gan apgalvo, ka tici, bet patiesībā tu dzīvo tā, kā Dievs nemaz nebūtu. Tu dzīvo tā kā visi bezdievi. Arī tas skaitās Bībelē bezdievs. Ne tikai tas, kurš tiešām ir ateists. Un kad viņš pārliecinās un saprot savus pārkāpumus pret Dievu, pret Dieva svētiem likumiem, pret Dieva svētumu, kad viņš no tā atgriežas, tad viņš nozīmē, ka viņš savā dvēselē saprot to, un nolem, ka jāmaina dzīves ceļš, un ka viņš to dara, tad Dievs saka, ka es tad aizmirsīšu tos viņa pārkāpumus. Lai tikai viņš dzīvo tālāk, ja taisnu dievbijīgu dzīvi, tad viņš dzīvos, viņam nav jāmirst. Un tomēr jāsaprot, ka šeit Dievs runā par laicīgo stāvokli, jo Izraēla tautai bija tieši šādā veidā Dieva baušļi doti. Tie bija saistīti ar viņu laicīgo dzīvi, tai skaitā, ne tikai ar mūžīgo dvēseles stāvokli. Tāpēc šeit ir jāsaprot arī tieši burtiski. Ja bezdievis vairs nedara savus grēkus, par ko pelnījis nāvi, tad viņš ar nāvi nav jāsoda, tā kā bauslība to saka, kā laulības pārkāpēji, kā elku pielūdzēji, kā tēva un mātes apsaukātāji un kādi tur vēl ir grēki, kā apzinātu slepkavu. Un kā mēs līdzīgi atrodam tur dažādus vēl citus praida momentus, piemēram, kad vecajā derībā ir teikts, viņam ir jāmirst. Viņš nevar dzīvot, ja viņš ir burvis, viņam ir jāmirst, viņš nevar turpināt to darīt. Bet Dievs saka, viņam nav prieks par grēcinieku nāvi, tāpēc, ja šis grēcinieks, ja šis bezdievīgais novēršās no savu ļaunā ceļa, saprot to, un tālāk velta savu dzīvi kungam un grib pildīt viņa baušus, tad viņš dzīvos. Bet tas nenozīmē, ka viņš nav grēcinieks. Tas nozīmē, ka viņš dzīvos. Viņam nav jāmirst.
Bet tas nenozīmē, ka viņš tiek glābts no Dieva tiesas pastarā dienā. Bet šie rakstu mācītāji bija arī pārliecināti, ka ar šiem cilvēkiem nevar kopā saieties, kamēr viņi nav atgriezušies no savu ļaunā ceļa. Ka jābūt stingri nošķirtiem, it kā viņi būtu miruši, it kā viņi būtu tas mironis, kur vecā darība aizliedz pieskarties. Kaut gan vecā darība atļauj tiešā tuvinieka mironim pieskarties, bet kā mēs noprotam, ka tas tika viss parasti paplašināts un izveidots tāds drošs vairogs, ka tik kāda vēsele neapgānās un nekrīt. Un tā ir viņi uzskatīja, ka ir jānošķirās no tādiem, kas dzīvo kā bezdievi, vai kuri ir reāli bezdievi, ateisti vai elku pielūdzēji. Jo viņi uzskatīja, ka grēcinieks ar savu neatgriezīgo sirdi, ar savu elku kalpošanu apgāna Dieva svētos ļaudis un svētos rakstus. Un tāpēc bija pat kāds jūdu rabīns, kas skaidri un gaiši uzrakstīja, ka kamēr grēcinieks neatgriežas, viņam pat Dieva vārdus nedrīkst sludināt. Tas gan ir pilnīgi nepareizi, jo lielais jautājums ir, un kā gan viņš zinās, ka viņš ir grēcinieks, ja viņam Dieva vārdus nesludinās. Psalms, protams, arī mūs brīdina, un pirmais psalms, ko bieži vien jūdi zināja no galvas, gluži tāpat kā daudzi ir luterāņi, kādreiz zināja pirmo dziesmu no galvas, dziesmu grāmatā Dievs kungs ir mūsu stiprā pils. Un tā, ka viņa bija pirmā, bija kādi pat iemācījās viņu no galvas. Arī attiecīgi, tāpēc, ka nevajadzēja tālu dziesmu grāmatu atšķirt. Viņa turpat bija arī attiecīgi. Lūk, un šis pirmais psalms, protams, arī bija iemācīts daudziem, jo viņš bija tas, kas noteica, kā pareizi dzīvot, Dievam tīkam dzīvi un kā viņi nedzīvot. Tātad grib būt svētīgs, grib būt Dieva svētīgs, tad dzīvo tā, un mēs lasām. Svētīgs tas cilvēks, kas nesako bezdievīgo padomam, nedz staigā grēcinieku ceļus, nedz arī sēž paļātāju pulkā, bet kam prāts saistās pie tā kunga baušļiem un kas dienām un naktīm domā par viņa bauslību. Un te mēs arī saprotam, farizēju rakstu mācītāji tā arī veidoja savas dzīves, nesēdēt viņu pulkā, tātad nebiedroties pilnībā, neēst ar viņiem, neko nedarīt, neiesaistīties viņu sarunās, neiesaistīties viņu dzīvēs. Tātad, lai nedzirdētu bezdievīgo padomus, nerunāt ar viņiem bezdievīgas lietas. Jo jūda rabīni pat uzskatīja, ja maltīšu laikā cilvēki nerunā tikai par Dievu, tad tā esot elku maltīte. Tur esot tikai par Dievu vienu jārunā, bet, kā jūs noprotat, grēcinieki nerunā visu laiku par Dievu. Viņi runā vispār par visu kaut ko. Un tāpēc ar viņiem pat vispār kopā pat pie galda nesēdēt. Tātad tik tālu viņi bija izveidojuši šādu aizsardzības vairogu, lai tikai viņu dvēseles paliktu šķīstas un neaptraipītas. Tā viņi uzskatīja. Apostols Pāvils, protams, arī rakstīja līdzīgi, un viņš bija farizējs, un viņš arī šo to atcerējās no pirmā psalma, acīm redzot. Un viņš arī brīdināja kristiešus Korintā, jo Korinta bija bagātīgi piesātināta ar visiem pat mūsdienu laika moderniem grēkiem, un arī pat tādiem, kas mūsdienās vēl nav atkal atklāti no jauna. Līdz Korintai vēl jāizzaug ir. Rīga vēl nav salīdzināma ar Korintu. Bet iespējams, ja tā turpināsies, tad būs salīdzināma ar Korintu. Lai Dievs pasargā no šāda ļaunuma, bet Dieva vārdi saka, ka pasaulē beidzoties visas lietas būs sliktākas. Bet viņš korintiešiem raksta, pirmajiem kristiešiem: nemāniet sevi, ļauna sabiedrība samaitā labus tikumus. Un tā ir patiesība, jo cilvēki ir vāji savā dabā, un ar laiku viņa padodās, viņa psīhe neiztur šo bezdievīgo vārdu plūsmu, kas ikdienā nāk no grēcinieku mutes, no visdažādākiem viņu padomiem, no viņu filozofu runām, no viņu gudrajo runām un tā tālāk. Un tur var ātri iekrist viņu slazdos. Mēs domājam par to, kā ir nelabvēlīgā ģimenē, kā tā ietekmē cilvēka domāšanu. Un ka tur ir kāds kristietis, un viņam ir grūti un sarežģīti pat savā ģimenē būt.
dzirdēt ikdienā to, kas tur tiek runāts, par ko tiek domāts, kādi mērķi tiek nostādīti, viņš redz pilnīgi pretrunu. Un viņš atrodas savā dvēselē tā kā pilnīgi cīņas stāvoklī, kaut gan nevajadzētu ģimenei būt tādam stāvoklim vienkārši. Tur taču vajadzētu būt mierīgai vietai no visas pasaules problēmām, bet nav. Un šādas nelabvēlīgas ietekmes var ietekmēt cilvēku domāšanu un rīcību uz ilgiem gadiem, uz gadu desmitiem. Vai arī, piemēram, nelabvēlīga sabiedrība, krimināla sabiedrība, izlaidīga sabiedrība, kur pat vislabākie cilvēki tiek sabojāti ar kriminālu domāšanu, jo pieredz to, ka labi nodomi tiek sasniegti ar greizām un grēcīgām metodēm. Ja Jēzus ikdienas sabiedrība būtu gan šie grēcinieki, bet ar mācekļiem viņi tikstos reizi nedēļā, tad mēs tīri cilvēciski varētu piekrist farizējiem, ka Jēzum vajadzētu izvairīties no kontakta ar tādiem grēciniekiem. Un būtu jābrīdina šāds rabīns vai kristiešu mācītājs, turpat daudz tu biedrojies, vai ar viņiem krodziņā runāt un iemet šnabīti, vai tas ir labi. Tā jau var nozerties arī. Un brīdinājums būtu arī pareizs, starp citu, jo saprotiet, būtu pareizs. Ik viens mācītājs, ik viens rabīns būtu jābrīdina no grēka slazda. Reiz lasīju kādu bēdīgu notikumu par evaņģēlistu, kurš sludināja pazudušiem kādas lielpilsētas sarkano lukturu ielā tajā saucamajā, kur netiklis un netikli piekopa savu grēku par maksu. Un viņam bija kādu laiku zinām panākumi. Bija cilvēki, kas atgriezās no šī grēka un devās pie Kristus un tika pestīti. Bet viņš savā pārgalvībā ērtības labad nolēma pārcelties dzīvot šajā rajonā, lai varētu ikdienā būt kopā ar šiem grēciniekiem, nevis mērot ceļu garu uz šo vietu. Un, diemžēl, viņš negatīvā veidā piedzīvoja šo vārdu patiesību, ka ļauna sabiedrība samaitā labus tikumus, ka nevar ikdienā sēdēt grēcinieku pulkā, paļātāju pulkā, bet kad ir savs prāts jāsaist arī pie tām kunga baušļiem dienām un naktīm. Un tā viņš bija atstājis regulāru sadraudzību ar draudzi, māsām un brāļiem Kristū, un pamazām nepamanīja, ka morāli degradējās. Beidzot atstāja savu evaņģēlistu amatu, lai pievienotos grēcinieku dzīvē. Viņš kļuva par vienu no tiem, par homoseksuālistus, kas pārdod savu miesu. Bēdīgi, vai ne? Kā tas varēja notikt? Pirms tam viņš tāds nebija, un te pēkšņi bija. Piepildās tas, ka Sātans neatstāja nevienu mierā. Viņš ļoti labi zina mūsu vājumus, un Dievs arī zina mūsu vājumus, un saka, viņš saka, ir jāizvēlās dzīves ceļš. Un šajā dzīves ceļā tava ikdienas sabiedrība nevar būt ar grēciniekiem, viņu vārdu uzklausīšana, iesaistīšanās viņu sarunās un dzīves mērķos. Bet farizēji grēkoja šajā gadījumā un rakstu mācītāji, jo viņi negribēja Jēzu brīdināt no ļaunas ietekmes, bet viņi negribēja, ka šie grēcinieki uzklausa Jēzu. Kāpēc? Jo mēs redzam, ka šie grēcinieki nāca pie Jēzus, lai viņu uzklausītu, nevis lai viņam sniegtu padomu, ne lai stāstītu savas netiklās gudrības, lai nestāstītu savas korupcijas gudrības, cik viņi veikli māna Romas valdību nodokļu ievācēji, cik viņi veikli apmāna cilvēkus, kā viņi var bagātības sakrāt savā amatā, kā šo amatu var iegādāties par maksu, kāda ir šī amata izsoles noslēpumi, jo Romas valsts tā darīja, viņi šo muitnieku amatu izsolē vairāk solīšanā, nevis zemāk solīšanā, bet vairāk solīšanā lika. Un šie cilvēki aizņēmās naudu, lai šo amatu dabūtu, un tad viņiem šo naudu vajadzēja augļotājiem atmaksāt. Mēs varam iedomāties, kāda bija krāpšanas apjomi, kāda tur bija šo muitnieku gudrība, viņu viltība, lai varētu to atmaksāt laikā visu. Vai arī netikļu gudrība, kā dzīvot cienījamā sabiedrībā un izdzīvot un vēl labi nopelnīt. Jēzus tāds nebija. Jēzu viņa tieši šie grēcinieki nāca klausīties. Jēzus viņam deva padomu par pestīšanu.
Un jāatcerās to, ka viņi apsūdzēja, ka viņš biedrojās ar grēciniekiem, ka Jēzus patiesībā no savas ieņemšanas brīža biedrojās ar grēciniekiem. Vai tad mēs nesaprotam, ka šis svētais Dievs, kas ienāca pasaulē, pieņemdams cilvēka dabu un viņa miesu, viņš ienāca pie grēciniekiem, nešķīstiem, aptraipītiem, ar grēku grēciniekiem, samaitātiem. Viņš ar viņiem biedrojās no ieņemšanas brīža. Viņš piedzima, viņš biedrojās ar grēciniekiem. Vai mēs tiešām domājam, ka māte un auģa tēvs bija bez grēka, bez vainas? Jo Dieva vārds saka, ka visi ir grēkojuši. Un vārds visi arī nozīmē visi. Lai cik tas nepatiktu kādai kristiešu daļai, kas maldu evaņģēliju izlasījusi, domā, ka svētā ģimene bija bez grēka. Mēs domājam, ka gani bija bez grēka, kas viņu apnāca aprauzīt. Vai mēs domājam, ka tie gudrie bija bez grēka, ka viņa mācekļi bija bez grēka? Interesanti, ka apostolis Jānis, kas bija auģu dēls un sargs Marijai pēc Jēzus nāves, vai tas nebija viņš, kas rakstīja šos vārdus, kurus es regulāri lasu pirms grēksūdzes lūgšana? Ka ja mēs sakām, ka mums nav grēka, tad mēs maldinām paši sevi un patiesības nav mūsos. Vai tad tas neatiecās uz visiem kristiešiem? Nemaz nerunājiet uz neticīgajiem. Jo, ja būtu kā izņēmumi, tad nevajadzētu runāt mēs un maldinām. Tad vajadzētu noformulēt savādāk un teikt, saka, raugiet, pārbaudiet sevi, vai negrēkojiet, jo savādāk jūs maldināt sevi, ja jūs nepārbaudat. Bet apostolis Jānis skaidri un gaiši saka, ja kāds tikai saka, ka viņam nav grēka, viņš jau sevi melo un maldina, un viņā nav patiesības, kas ir ļoti briesmīgi, jo tas nozīmē, ka viņā ir meli. Un mēs nevaram iedomāties, ka Jēzus sekotāji to labprāt darīt un melot un teikt, nē, es bez grēka esmu, es grēks. Un lai nemaldoties arī tālāk, viņš saka, ja kāds saka, nav grēkojis, tad viņš Dievu dara par meli, tie nākamie vārdi. Tādēļ mēs pieņemam, ka, piemēram, ir tāds brīdis, ka kāds saka, tas par to brīdi sakam, bet par iepriekšēju ne, pa pagātni. Bet apostolis Jānis jau svētajā garā iedvesmots norāda, bet ja kāds saka, es pagātnē neesmu grēkojis nekad, tad viņš pašu Dievu par meli dara. Tātad visi ir grēkojuši, un nav neviena taisna, kā Dievs saka, un itin neviena nav, kas meklē Dievu, kas saprot Dievu, neviena nav, kas ir derīgs. Tātad ne farizēji, ne rakstu mācītāji, kas zināja baušļus un centās no visiem saviem spēkiem sekot šiem baušļiem, jo nedomāsimies, ka viņi bija tādi grēcinieki, kuri vaļās gar zemi piedzērušies, kuri bija divkoši absolūti un nepildīja Dieva baušļus un krāpās tirgu un tā tālāk. Nē, viņi bija taisni otrādi, kas skatījās uz viens uz otra pirkstiem un uz savējiem, lai tikai negrēkotu. Tā bija īpaša sabiedrība. Kā jūdu vēsturnieks Josefs Flāvijs raksta, viņu nekad nav bijis vairāk kā 6000. Iedomājies, cik grūta viņiem dzīve ir, ka šai kustībai pievienojas ne vairāk kā 6000 cilvēku vienā laikā. Lai ievērotu visus baušļus, un to ir pāri 600. Plus vēl pašas domātos baušļus. Tos arī bija jāievēro. Dzīve bija smaga. Un viņi, kas cīnījās tādā veidā ar grēku, un viņi teica, redz, kā mēs dzīvojam. Citiem arī jācenšas tā ir dzīvot. Un ja viņi necenšas, tā ir viņu vaina. Bet arī šie cilvēki Dieva acīs ir grēcinieki. Un tagad Jēzus biedrojās ar farizējiem un viņus mācīja, un viņu kļūdas uzrādīja un mācīja viņus patiesībā. Viņš arī tajā pašā laikā biedrojās ar grēciniekiem.
Jā. Tāpēc tie, kas uzskata sevi par svētiem, tikai maldināja sevi. Jēzus vienmēr pieņem grēciniekus. Cilvēku acīs viņi var būt labi, bet Dieva acīs katrs ir grēcinieks. Tāpēc katram ir vajadzīgs biedroties ar Jēzu. Un tik ļoti, kamēr viņu iepazīst, līdz saprot, kas viņš ir patiesībā. Un pieņem viņa dāvanu, ko viņš grēciniekiem pasniedz. Nu, lūk, tātad Dievs zina visas lietas par mums, un Dievs tāpēc arī māca un skaidro arī tiem cilvēkiem, kuri izgudrojuši paši savas sistēmas, lai viņiem palīdzētu izskatīties taisniem Dieva priekšā. Viņš skaidri un gaiši norāda, visi ir pazuduši. Ir tikai tādi, kas sevi uzskata par taisniem, bet visi ir pazudušie, kurus vajag Dievam sameklēt. Un viens no tiem piemēriem ir kādas baznīcas, arī mūsdienās, kas sadala grēkus lielos un mazos un nāves grēkos. Un patiesībā par to viņi nav paši izgudrojuši. To īstenībā jūdu rabīni izgudroja, un šīs baznīcas to ir pārņēmušas savā ziņā, šo skaidrojumu. Patiesība nav tāda. Grēka alga ir nāve. Svētais gars caur apostuli Pāvilu sludina un māca grēku, un tur nav paskaidrots liela grēka, maza grēka. Ja mēs vēl ņemam vērā apostuļu Pāvilu rabīnu saprašanu, jo viņš bija rabīns arī tā skaitā, viņš bija pats rakstu mācītājs, jo jāsaprot, ka viņš citē veco derību, un viņš sludina par Jēzu uzreiz pēc savas atgriešanās Damaskā tūlīt pat. Tikai tāpēc, ka viņš ir pats rakstu mācītājs. Viņš ir farizējs, ir rakstu mācītājs. Tikai viņš maldījās, tāpat kā šie farizēji un šie rakstu mācītāji, kuriem nerūpēja Jēzus garīgā labklājība, bet kuri tikai meklēja viņu pieķert, lai varētu apsūdzēt un notiesāt un pazudināt viņu nāvē. Tāda ļoti, ļoti svarīgi ir arī to saprast, kad apostulis Pāvils, kad viņš rakstīja šīs lietas, viņš labi atcerējās savu pašu dzīvi, kā viņš maldījās, domādams, ka ir taisns, kā viņš darīja lielus grēkus, domādams, ka kalpo Dievam. Un, protams, ja mēs domājam tālāk par viņu mācību, ja ar jūdu izcelsmes grēciniekiem šie baušļu čempioni negribēja sajieties un mācīt viņus Dieva vārdos un mudināt viņus atgriezties no grēkiem, ko gan viņi domāja par pagāniem? To mēs atstāsim citai reizei, bet viņa domas par pagāniem bija daudz ļaunākas un daudz riebīgākas arī tai skaitā. Pēters šajā ziņā, viņš par Jēzu labāk rūpējās. Ja mēs atceramies, viņš tiešām rūpējās par Jēzu, sacīdams, Jēzu, ne uz Jeruzalemi, ka tev tas nenotiek. Un arī tad jau tas bija slikti un ļauni, ko viņš teica. Jo viņam vajadzēja rūpēt, ko debes Tēvs grib. Viņam rūpēja to, ko viņš pats vēlās. Bet farizējiem un raksturmācītājiem šeit bija tikai un vienīgi vienas rūpes – apsūdzēt Jēzu. Jēzus nesāk sev aizstāvēt ar vārdiem, vai jūs neesat pamanījuši, ka esmu svēts, ka grēks mani neskar. Gribiet, jums izstāstīšu, kā tuksnesī 40 dienas man sātans kārdināja un es nepadevos. Kur nu vēl šiem te? Jēzus varēja lielīties, bet viņš to nedarīja. Viņš tūlīt ķerās klāt, mācot mācekļiem, farizējiem, bet es arī uzskatu, vēl vairāk mācot šos grēciniekus, kas bija kopā pie viņa galda, lai viņi ieraudzītu Dieva lielo žēlastību. Tātad īpaši šie grēcinieki, kas ēda kopā ar Jēzu un gribēja dzirdēt viņa vārdu. Un šeit viņš stāsta divas līdzības, divus piemērus. Abās ir kaut kas pazudis, ko īpašnieks uzskata par vērtīgu. Pirmajā gadījumā tā ir avis no ganāmpulka. Avis mēdz
ne tikai noklīst, bet mēdz arī dumji uzvesties. Labi, kur ir gana suns, bet tādā sabiedrībā suns bija slikta parādība, un tāpēc viņus parasti ganīja cilvēki. Avis ir tik dumjas palikušas selekcijas rezultātā, ka pat dzirdot sava gana balsi, ja viņas ir nomaldījušās, un dzirdot sava ganāmpulka blēšanu, ko viņas taču pazīst, viņas pašas blējot, bieži vien dodās pilnīgi pretējā virzienā. Jā, to tuvu austrumu gani ir novērojuši, ka tā tas ir. Un tāpēc avju pazušana tur nav nekas neparasts. Tas nav kaut kas tāds, par ko visi būtu šokā. Ja kāds pasaka, man pazudus avi, parasti visi saka, stulbas viņas ir, pie sevis padomā, neapvainojot avs īpašnieku. Bet tā kā šī avs ir viņam dārga un vajadzīga, mēs nezinām, kāpēc un kādēļ, varbūt viņai labi jēri dzimst, ko mēs zinām, kas ir viņa. Bet ganam viņa ir vērtīga. Tāpēc viņš grib atstāt tās, kuras nav pazudušas tuksnesī, lai dotos un sameklētu to vienu. Mums nav daudz jāprāto par to, kas par tām avīm tur rūpējās tuksnesīs un tā tālāk. Jo atcerēsimies, ka līdzības Jēzus nekad nemāca, lai katru pantu no līdzības, katru vārdu mēs alegoriski izprastu. Aizmirsīsim. Jēzu klausījās vienkārši cilvēki. Jēzus nerunāja alegorijās, viņš runāja līdzībā. Un līdzībā ir jēga, ko Jēzus grib, lai katrs uztvertu un saprastu viņu, īpaši viņa mācekļi. Ja farizēji un rakstu mācītāji nesaprot, tā ir cita lieta. Bet mācekļiem tas ir jāsaprot. Un mācekļi visi bija parasti normāli cilvēki bez filozofa izglītības. Nemācījušies literatūras paņēmienus. Viņi neko par alegorijām nezina, bet viņi zina par līdzībām. Tāpēc, ka tas ir parasts to austruma veids, kā pastāstīt kādu morāli, kādu garīgu īstenību. Jēzus nebija pirmais, kas lietoja līdzības, un nebija arī pēdējais, bet Jēzus līdzības bija ļoti svarīgas, jo viņš tās lietoja stāstot par debesu valstību, un viņas bija patiesas atšķirībā no visu cilvēku citu izgudrotajām līdzībām. Lūk, tātad skatīsimies. Tātad ganam avs ir svarīga. Viņš nezūdās, ka tā ir pazudusi, viņš dodās aktīvi viņu meklēt. Un Jēzus pie tam iesaista klausītājus savā līdzībā. Viņš nesaka, kāds gans. Par sievieti viņš saka, kāda sieviete, bet viņš nesaka, kāds gans. Ko viņš saka? Kurš cilvēks no jums? Tātad mani klausītāji. Jā, jūsu namiem pieder kādas avis, un tā tas parasti arī bija. Jo nebija leduskapja, kur glabāt. Varēja glabāt tikai dzīvu. Tātad gandrīz katram lauku pilsētiņā bija avis vai kazas. Bija kādu, kuriem bija lielie lopi, arī bagātākiem, turīgākiem, bet pārsvarā sīklopi bija. Un viņus ganīja. Vai paša nama ļaudis kāds, vai arī algotais gans, kuram uzticēja šo ganāmpulku. Šajā gadījumā viņš runā par to, ka tas viņam pieder pašam, viņš pats gana savus avis. Un viņš saka, kurš no jums, ja tam pieder 100 avis un viena pazust, neietu viņai pakaļ, taču ietu jūs pakaļ, es taču jūs pazīstu. Un viņam jāpiekrīt, viņu tā darītu. Viņi negribētu, ka avis pazust. Tas taču ieguldījums ir. Tā ir nauda, tas ir darbs, kas ir bijis, tas ir mērķis, kamdēļ šī avis tur atrodas. Tu nevari tā vienkārši atdot, tāpat kā nevar vienkārši tāpat zemi pārdot kādam vai zemi iznīcināt. Viņi taču iegādāt ar nolūku bija, tā ir kaut ko maksājusi. Tāpēc es pat rūpējos par to, man tas ir svarīgi. Un tā viņiem savas ganības, avis bija vērtīgas. Tāpēc viņš saka, bet jūs taču to darītu. Un jūs taču arī darat to pašu. Viņš saka, jūs atnākat mājās ar šo pazudušo avi.
un jūs viņu nesitat, jūs viņu nespārdat, jūs viņu nedraudat nonāvēt. Jūs priecīgi ņemat viņu uz pleciem un nesat viņu, jo jūs labi zināt, ka nedrīkst šai avī uzticēt pašai iet līdzi. Viņa aizmuks atkal projām. Tātad jūs nesat šo avi un pēc tam priecīgi visiem stāstat, ka es esmu atradis viņu un pievienojis savam ganāmpulkam atpakaļ. Un viņš saka, bet kāpēc jūs domājat, ka Dievam nerūp viens cilvēks? Kāpēc viņam nerūp viens grēcinieks? Kurš arī taču pats negrib atgriezties, kurš taču pats bēga projām? Viņš taču ir no Izraēla vidus, viņš taču ir no tautiešiem, kurš zināja baušļus, kurš viņus apzināti sāka pārkāpt, jo viņam iepatikās grēks labāk nekā taisnība. Viņam nešķīstība, nešķīstas baudas iepatikās vairāk nekā svētums. Viņš to apzināti darīja. Viņš dzirdēja balsi, kur viņu aicināja atgriezties. Atgriezies, ej pareizā virzienā. Un viņš blēja pretī un teica, nē, es iešu šī virzienā. Bet jūs vienalga priecājaties par savu avi. Dievs priecājas tieši tāpat, jo viņš meklē grēcinieku. Viņš meklē pazudušo Izraēla avi, lai atgrieztu to atpakaļ savā taisnībā. Paskatieties uz dabas mīļotājiem, tie glābi krupjus, putnus, bruņu rupučus, vaļus un roģus un aicina visus priecāties. Kaut gan tie dzīvnieki ir dūmji, un viņi neko nav izdarījuši, lai viņus glābtu patiesībā. Ko viņi tev labi ir izdarījuši tādu? Personīgi neko. Ronis saplēsīs kādam tīklus, valis apgāzīs kādu laivu, bruņu rupuči. Viņus tur drīz vien apēdīs tādā jūrā, haizivis vai zupā nonāks kādam Japānim vai ķīnietim vai indonēzietim. Tāpat ar putniem, kas visu piedrazo apkārt. Par krupiem nemaz nerunāsim, ja vispār neko nesaprot. Vienalga priecājās, izglābu. Priecājieties ar mani, sajūsma liela. Ja par tādiem mēs spējam priecāties, kāpēc? Tad nevajadzētu priecāties Dievam par vienu grēcinieku, kas atgriežas, par vienu, kurš gāja uz elli par plato ceļu. Un te piepeši viņš klausās dzīvības vārdus, lai taptu izglābts. Dievam netīk grēcinieka nāve, tā mēs lasām. Un Dievs zina, ka grēcinieks pats no savas gribas neglābsies. Viņš negrib un nevar atgriezties, tāpēc Dievam ir jāmeklē grēcinieki. Tikai tādā veidā viņa atgriežas. Kad Kristus viņus atrod, kad Kristus viņus uzrunā un ka viņi sadzird pestītāja balsi, un ka viņiem rodās ticība, un tad viņi atgriežas. Un piemērs tam ir virsmuitnieks Zakais, ko mēs lasām Lūkas evaņģēlijā. Zakais ir labāks tulkojums, jeb transkripcija šim vārdam, nekā Caķejs. Un Jēzus sacīja, Zakai, kāp steigšu uz zemē, jo man šodien jāpaliek tavā namā. Tas steigšus nokāp un ar prieku viņu uzņēma. To ieraudzījuši visi kurnēji teikdami, pie grēcīga vīra viņš apmeties. Redziet, tas pats viss. Tikai tur jau konkrēti viens visļaunākais no vīriem, jo viņš bija virsmuitnieks, tātad galvenais izspiedējs, galvenais krāpējs, galvenais kolaborants ar romiešu okupācijas varu. Bet kas notika? Jo te ir vārdiņš bet. Zakais piecēlies tātad no mīlesta galda sacīja kungam, redzi, kungs, pusi no savas mantas esmu gatavs atdot nabagiem, un ja es esmu no kāda netaisnīga kaut ko izspiedis, to atdošu četrkārtīgi. Jēzus viņam sacīja, šodien šim namam pestīšana ir notikusi, jo arī šis ir Ābrahāma dēls, jo cilvēka dēls ir nācis, lai meklētu un glābtu pazudušo. Lūk, bija muitnieks Zakais. Ļaužu vidū uzskatīts pazudis grēcinieks, neglābjams. Tā, ka tur pat viņa namā ieiet nedrīkst iekšā. Bet Jēzus neiet, lai biedrotos viņu grēkos. Jēzus nāk viņa namā, lai runātu viņiem pestīšanas vēsti. Mudinātu atgriezties, jo pestīšana ir tuvu, atgriezies no grēkiem, ir pestīšana tuvu atnākusi.
Un Zakais atgriežas. Un piepildās Dieva vārds saka, netīk man bezdievi nāve, bet kad atgriežas un dzīvo. Ka viņš saprot, un tad atgriežas, tad viņš nemirs, bet dzīvos. Vai nav brīnišķīga apsolība? Un tie arī mums tie pat ir doti. Kad Dievu baušus mēs mācījāmies kristību, iesvētību mācībās vai vecāki mācīja, un tie noved pie mūs pie grēka atziņas. Tā ir tā gaisma, kas iedegās. Tas ir tas sauciens, kas mūs no nāves miega uzmodināja un aicināja ticēt Jēzum, re, kur ir tavs glābējs. Lūk, viņš tevi izglābs no tā visa. Viņš izglābs pazudušo. Otrajā gadījumā tā bija naudas monēta drahma. Tās vērtība labuma apmaiņā bija mainījusies laiku gaitā. Toreiz it kā esot bijusi vienas dienas darba alga, vai arī daļa no līgavas kakla rotas, kurā tika izmantotas drahmas. Un šī gadījumā tā arī būtu vēl vērtīgāka, jo atgādina par brīnišķīgo kāzu dienu, jo tajā laikā tās kāzas arī bija notikums svarīgs. Ja atšķirībā no mūsdienām tas nebija pasākums, bet tā bija mūža derības pirmā diena, kas tika dzīvot kopā. Nevis kā mūsdienās, cik ilgi mēs sapratīsimies, cik ilgi mēs jutīsimies laimīgi, cik viegli viens otru bagātināsim, cik ilgi attīstīsimies personīgi, tik ilgi arī. Vai arī, ka vienkārši man apniks. Jebkurā gadījumā tai sievai bija vērtīga, tāpēc tā pamet citus darbus, jo tajos laikos bija ļoti daudz mājās darbi. Vispār ap māju parasti, nevis iekšā. Mājās parasti pārdzīvoja vakarus un nakti un lietainas dienas. Un ko viņa dara? Viņa rūpīgi ņem slotu izslauka klonu, lai to atrastu. Lampu pat iedzināja, lai kāds atspīdums, kurš nav apsūbējis vēl, lai parādītu, kur šī monēta ir iekritusi. Protams, viņi to atrada, jo rūpīgi meklējās. Un arī viņa priecājās un aicināja priecāties līdz ar viņu savus kaimiņienes, draudzenes. Abos gadījumos tā bija aktīva, nevis pasīva meklēšana. Nekā farizēju rakstu mācītāji, kur gaidīja, lai grēcinieks kļūst svēts un tad nāk viņu kompānijā. Es šeit parādīju, ka Dievs ir pestītājs, kas meklē pazudušo, kas meklē nešķīsto, lai viņu izglābtu. Un kas patiesībā ir vienīgais, var arī nešķīsto izglābt. Neviens jau cits to nevar izdarīt. Pirmais gadījums attēloja tātad cilvēku, kas apzinājās savu maldīšanos, bet otrais gadījums rāda mums, ka nedzīves priekšmets tas ir, kurš vispār nekādu signālu par sevi nedod. Kristietis, kas maldījies no Kristus pestīšanas ceļa, tas var būt tas, kas pēc kāda laika grēka dzīvē sevi var apzināties kā pazudušu maldīgu grēcinieku un sevi var identificēt ar šo avi, kas apzīmē ticīgo, kas ir nomaldījies, vai pazudušo dēlu, kas pazīst savu tēvu, un tad ir aizgājis labprātīgi projām, lai dzīvotu grēcīgu dzīvi, jo tā viņam ir iepatikusies. Jā, līdzība par pazudušo dēlu mums skaidri rāda. Un jauniem cilvēkiem vēl joprojām tā bieži notiek. Viņi tiek mācīti Dieva vārdos, viņi pat iziet iesvētību mācības, pat saņem vakarēdienu, bet pēc tam iekāro grēcīgas lietas, grēcīgas baudas iekrāvē, jo iespējams pārāk ilgi sēdējuši bezdievīgo pulkā. Jā, ļaunā sabiedrībā ir klausījušies viņu vārdus, viņu padomus, var iedegušies jaunības iekārēs. Apostols Pāvils Timoteju brīdina bēgt no tām, bet jaunieši bieži vien mūsdienās nebēg, bet savā sirdī kāro, kaut es varētu ar visiem pārējiem tā kopā baudīt šīs kārības. Jauniešiem seks bez laulības, narkotisku vielu baudīšana, ignorējot to sekas. Jaunietiem mīlestības jūtas par katru cenu un visiem kopā dzīve bez atbildības Dieva priekšā. Dievs arī tādus grib vest atpakaļ. Un viņš negrib, ka kādi pazustu. 2. Pētera vēstulē mēs taču dzirdējām šos vārdus.
Viņš ir pacietīgs ar jums, negribēdams, ka kādi pazustu, bet ka visi nāktu pie atgriešanās. Jā, mums ir jālūdz par tiem jaunajiem, kas ir aizgājuši prom no Kristus pestīšanas ceļa, lai nebūtu par vēlu. Grasis savukārt ir nedzīvs, tas nedod ziņu nekādu, un tas attaino grēciniekus, kas Dievu vispār nemeklē, kuriem nav nekādas apziņas, ne par taisnību, ne par svētumu, ne par Dievu. Viņi nekad par to nav domājuši, nekad nav zinājuši. Viņi ir īsti garīgi miroņi. Bet arī tādus Dievs meklē. Tāpēc, ka viņi ir arī patiesībā pazudušie. Tik atšķirībā no izraēliešiem, kur kļuva pazudušie tad, kad vairs nesakoja Dieva bauslības ceļam, ko viņš caur Mūzi bija devis. Pagāni ir pazuduši kopš Noas dienām, kad viņi nošķīrās no dievbijības ceļa, ko Noa sakoja. Būvēja sev Bābeles torni, dzīvoja grēkos un lepnībā, kā viņiem patika, Dievu gan pazīdami, bet noliegdami viņu, un tā iegrima elku kalpībā pamazām. Pagāni tātad pazuduši kopš Noas dienām, izkaisīti pa visu pasauli, taču arī viņiem, arī šiem pazudušiem ir sūtīts cilvēka dēls. Tikai kā Jēzus sacīja, pa priekšu pie Izraēla pazudušām avīm, pēc tam pie pārējiem. Jo viņš saka, man ir vēl citas avis, kas nepiedar pie šī ganāmpulka, bet arī viņas man jāatved. Tad būs viens ganāmpulks. Un lūk, šīs abas divas līdzības ir tās, kur mums jāiedrošina ir mums, kā jāiedrošina uz atgriešanos. Tad, kad esam klupuši un mokamies sirdsapziņas pārmetumos, kā tā varēja būt, vai Dievs man piedos, kā man nākt uz dievkalpojumu, kā Dievs raugās uz mani, tad redzi to Jēzus saka, ka debesīs gan Dievs, gan eņģeļi priecājas par grēcinieku, kas atgriežas. Un mums uzmanīgi ir jāklausās, ko tas nozīmē, jo grieķu valodas vārdi ir ļoti precīzi. Tie apzīmē tādu cilvēku, kas seko Jēzus pavēlei atgriezieties no grēkiem un ticiet uz evaņģēliju. Kā Mārtiņš Luters skaidroja to nozīmi sacīdams, tas nozīmē, ka mums ikdienas ir jāatgriežās no grēkiem, no savu grēcīgā stāvokļa, no tām sekām, kas parādās mūsu miesā, mūsu dzīvē, mūsu domās, dvēselē. Ikdienas no tā ir jānovēršas un jāpievēršās Kristum caur viņa evaņģēlija vēsti. No jauna un jauna. Tā ir ikdienas lieta, ko Dievs grib, lai mēs cīnām. Tā ir mūsu labā ticības cīņa. No tā grēka, kas mūs bija satvērs kopš Ādama un mūs paverdzinājis. No tā, kas ir iezīdies mūsu miesā, vēl briesmīgāk nekā ērce. No tā mēs atgriežamies ikdienas. Novelkam, kā Pāvils tēlēni saka, veco cilvēku ar visām viņa kārībām un uzvelkam jauno cilvēku, kas ir radīts pēc Dieva tēla un līdzības, pēc Kristus līdzības, kas ir radīts ticībā uz evaņģēlija vēsti. Tā veids, kas mūs ir atzemdinājis mūžīgai dzīvei, evaņģēlijs, tā ir tā vēsts, caur kuru mēs atkal atgriežamies un ticam Dievam, kurš nācis pasaulē glābt pazudušo. Un kurš priecājās par visiem tiem viņa bērniem, kas ikdienas atgriežas no saviem grēkiem un tic uz viņa dēla Jēzus Kristus evaņģēliju. Un tas ir arī tagad šodien, kad mēs esam šeit sapulcējušies, tas ir tieši tāpatās. Arī mēs esam atnākuši ar savu grēku nastu, apzināti vai neapzināti, bet Dieva vārdam mēs esam paklausījuši, jo viņš ir teicis, ja mēs sakām, ka nav grēka, mēs maldinām sevi, un ja neesam grēkojuši, mēs darām Dievu par mēli. Mēs ticam nevis savām sajūtām, savām atmiņām, bet ticam Dieva vārdam, kas saka, ka mums šī atgriešanās ir katru dienu nepieciešama. Katru dienu mums vajadzīgs ir pestītājs un viņa upuris pie krusta. Un šim evaņģēlijam ticot, ka Dieva dēls nācis pasaulē glābt grēcinieku un mirst par grēciniekiem, lai viņiem saņemtu grēku piedošanu, tad šajā ticībā nākot, mēs arī izpildām to, ko Kristus pavēlēja. Atgriezieties no grēkiem un ticiet uz evaņģēliju, un debesīs par šādu dzīvi ir liels prieks.
Debesīs nav ilūzijas, ka mēs negrēkojam. Debesīs ir prieks par tiem, kas dzīvo atgriešanās un ticības dzīvi uz Kristu, uz viņa evaņģēliju. Jā, un tā ir labā ticības cīņa, ko mums jācīna, būs līdz pēdējiem elpas vilcienam. Pat uz nāves gultas var ienākt iekšā maldu domas mūsu prātos un maldināt mūs par Dieva žēlastību. Un tāpēc arī mēs joprojām paliekam Dieva draudzē. Un tāpēc mēs vienmēr visās šaubās, visās bailēs no Dieva taisnības, no Dieva dusmu uguns, mēs glābjamies tur, kur Kristus tiek pasludināts. Viņa draudzē, un kad mēs vairs nespējam piecelties, tad mēs aicinām draudzi ar Kristus evaņģēliju pie sevis. Un sakām, sludini man evaņģēliju, sludini man Kristu. Man dvēsele ir izslāpus pēc tās, jo tā grib būt mierā un priekā ar savu Dievu, savu radītāju. Un Dievs to apsola. Un Dievs saka, debesīs, par to ir liels prieks par vienu grēcinieku, kas atgriežas. Un tādā ticībā arī mēs nākam tad pie svētā vakarēdiena. Nedomājiet, ka bez grēka mēs esam pienākuši. Bet ticībā uz pestītāju, kas mūsu grēku savā miesā pie krusta ir piesitis, pienaglojis un to izdzēsis. Ar savām ciešanām, ar savu nāvi ir atbildējis mūsu vietā un atpestījis mūs no Dieva dusmu uguns, atpestījis mūs no taisnās tiesas, no Dieva briesmīgās taisnības un piešķirot mums Dieva žēlastības taisnību, viņa mīlestības taisnību, attaisnošanas taisnību. Un tādā ticībā mēs arī saņemam mūsu pestītāja miesu un asinis un evaņģēlijas stiprināti dzīvojam tālāk šo pašu dzīvi, atgriezties no grēkiem un ticēt uz Kristus evaņģēliju. Un lai Dievs mūs arī uztur šajā ticībā un svētī, lai Kristum tad būtu mūžīgs gods draudzē uz auģu audzēm un mūžīgi mūžos. Āmen. Un visi kopā tad apliecināsim savu kristīgo ticību ar apustuļu apliecības vārdiem. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesis un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunās Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāju Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen. Lūgsim Dievu. Gods un slavu pateicība Tev Dievam Tēvam, Dēlam un Svētajam garam. Mēs Tev pateicamies, visspēcīgais Dievs, mūžīgais debesu Tēvs, par to, ka savā lielajā žēlastībā Tu esi ieraudzījis mūsu bēdīgo stāvokli, mūsu pazudinošo stāvokli. Un esi sūtījis pašu dārgāko pasaulē, vienpiedzimušo dēlu, lai viņš dzīvotu par mums, ciestu par mums un mirstu par mums, svētais par mums grēciniekiem, Tavs mīļotais dēls par Dieva ienaidniekiem. Mēs Tev pateicamies par šo dārgo pestīšanu. Un mēs Tev lūdzamies, lai mums šī ticība nemetētos, sūta ar vienu svēto garu, lai viņš darbojās mūsos. Un viņš mums ar vienu rada dzīvu ticību uz Kristu un viņa evaņģēlija vēsti. Un lai viņš arī mūs māca un mudina atteikties no jebkuras bezdievības. Lai mums būtu katru dienu šī atgriešanās no grēkiem un katru dienu ticību uz evaņģēliju. Lai grēks ar vienu mazāk tvērienu, ar savu tvērienu būtu mūsu dzīvē. Bet Kristus evaņģēlijs un viņa augļi ar vien vairāk mūsu dzīvē. Mēs apzināmies, ka bez Tevis to mēs nevaram izdarīt, jo bez Tevis mēs nomaldīsimies kā šīs avis, kā pazudušie dēli un meitas, mēs varam nogriezties no svētā ceļa, bet mēs Tev lūdzamies, uztur mūsu žēlastībā, Kungs, svētais gars, lai tā ne mēs paliekam, lai mēs saprotam to svētību, lai mēs negribam atkal grēku gūstā nonākt, lai vēlna kārības nevilina mūs vairāk, lai mēs varam stāties pretī viņām,
Tāpat lai varam stāties arī pretī visām bailēm, visām maldiem, lai uztur, kungs, mūs pazemīgā un paļāvīgā ticībā uz Kristu. Ka mēs tiekam svētīti viņu patiesībā, atbrīvot no maldīšanās, atbrīvot no meliem un dzīvot viņa patiesībā. Jo patiesība, ko Jēzus sludina, atbrīvo mūs. Svētī, kungs, jo tavu vārdu ir mūžīgā patiesība, tavs evaņģēlijs ir mūžīgās dzīvības vēsts. Mēs tev lūdzamies, arī palīdz tiem, kas ir aizgājuši maldu ceļu, kā avis, kā pazušie dēli un meitas. Glāb, kungs, svētais gars dodies pakaļ, dzīvības vēsti, atklāj grēku, atklāj ceļu uz pestīšanu, lai neiet vairs plato ceļu, lai nemaldās, neiet pasaulē. Īpaši par jauniešiem, kas novēršies, lūdzamies, debes Tēvs, kas ir bijuši draudzē, svētdienas skolā, iesvētību mācībās. Kungs apžēlojies, kungs glāb Jēzu. Tu labais gans, kas meklē pazudušo, esi žēlīgs. Mēs lūdzamies par tiem, kas nepazīst tevi, Jēzu. Tu arī tos meklē, sūti savu vārdu sludinātājs visā pasaulē, lai garīgi mirušie top dzīvi. Kungs apžēlojies par to. Dod, lai evaņģēlija vēsts iet visā pasaulē, arī tādās vietās, kur ir nocietinājumi, īpaši likumi, īpaša rīcība cilvēku, vai sludinātājus izraidītu, vai pat nonāvētu. Mēs lūdzamies arī par tām tumsas vietām, salauz tumsas varu pār tām un sūta savus kalpus un kalpones ar labo vēsti. Lai tautas ierauga mūžīgās dzīvības gaismu, tavu dēlu Jēzu, kas glāb pazudušos un ved viņus tavā valstībā mūžīgā svētlaimē, mierā un priekā. Palīdz uz to, kungs, pestītā Jēzus, visiem mums un sargi mūs un svētī, ka varam dzīvot ticībā uz tevi, mierā ar Dievu, aiziet atdusēt tavā žēlastībā un augšām celties caur tavu spēku un iemantot mūžīgo dzīvību tavā debesu valstībā, kur tu līdz ar Tēvu un Svēto garu viens patiess Dievs dzīvo un valdi augsti teicams mūžīgi. Kungs Jēzu Krist, tu kungs un Dievs, tu kungs un Dievs, paklausī, ko mēs lūdzamies. Amen. Ziņojumi. Nākamais dievkalpojums trešdien būs 24. tāpat pulkstenes vakarā 18:30 ar svēto vakarēdienu Jāņu dienas dievkalpojums. Un savukārt rītdien Bībeles stunda kā parasti internetā un klātienē šeit Jāņa baznīcā Jāņa ielā 7 pie kancelējas 6:00 vakarā un sadraudzības vakars ar tematiku par vīnogām, par vīna koku, par Jēzu. Savukārt 18:00 piekdien draudzes nama pirmajā stāvā ieeja no Jāņa sētas ielas puses. Ja kāds nezina, kur Jāņa sēta atrodas, ieeja, var nākt caur kancelēju, jo līdz 6:00 vakarā tur būšais atrodams arī attiecīgi un parādīšu, kur tad draudzes nams ir. Bet tagad iesvētītie Luterisko draugu locekļi ir aicināti un drīkst saņemt Kristus patiesu miesu un patiesu asinis. Šīs dāvanas no mūsu pestītāja, mūsu pestīšanas labā svētajā vakarēdienā. Un Dieva miers, kas augstāks nekā cilvēka prāts un saprašana, lai svētī un pasargā jūsu sirdis un jūsu domas Jēzu Kristu mūžīgai dzīvei. Āmen!
Un Jēzus vārdā lūgsim. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo tev pieder valstības spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Mūsu Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus patiesā miesa un asins, ko saņēmāt, lai jūs stiprina un uztur īstenā ticībā uz mūžīgo dzīvošanu. Ejiet ar Dieva mieru savās sirdīs un kalpojiet tam Kungam ar prieku. Āmen. Pateiciet tam Kungam, jo viņš ir laipnīgs. Aleluja! Un viņa žēlastība paliek mūžīgi. Aleluja! Mēs tev pateicamies, visu spēcīgais Dievs, ka tu mūs esi atspirdzinājis ar saviem vārdiem un savu sakramentu, un lūdzam tevi, svētī to, ka pie mums vairojas ticība uz tevi un sirsnīga mīlestība starp mums visiem. Caur tavu mīļo dēlu, Jēzu Kristu mūsu Kungu. Tas Kungs tevi svētī un tevi pasargā. Tas Kungs apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs. Tas Kungs paceļ savu vaigu uz tevi un dod tev mieru. Mācieties no puķiem lauka, rupjos loks tās nemokā. Tomēr debes Tēvs tās ģērbis ķēnišķīgā greznumā. Skatieties uz putniem gaisa, līgsmās dziesmās klausieties, nepazīsties eju pļauju, bet tos uztur labais Dievs. Cik daudz vairāk savus bērnus mīl un sargā debes Tēvs, nezudoties uzticoties, prieks mums sirdī gavilēs. Sirds ak, sirds to neaizmirsti, mūžam tevi mīl tavs Dievs. Rītā agri naktī vēlu, slavē to un pateiciet.